Jā, labs vakars. Sākšu palēnām. Tātad es ar Coral Club produktu esmu pazīstama jau gandrīz 25 gadi. Un tas iesākums bija tāds, ka manā ģimenē vienam no bērniem sākās kaulu sistēmas problēmas, sāka sāpēt ceļgals. Un, protams, no sākuma es griezos pie ārstiem, bet rezultātu nebija nekādu, palika tikai sliktāk. Un tad manā ceļā nāca cilvēks, sieviete, sauca viņu Jolanta, kura parādīja man video, un tur es ieraudzīju to iespēju, kad tur bija nosaukta tā slimība, kas bija manam bērnam. Un es uzreiz sāku tiešām lietot šo produktu. Tas bija par Coral Mine, kas ir mūsu slavenais ūdens, ko mēs visi jau zinām. Un rezultāts nāca pēc rezultāta, un mēs visa ģimene sākām lietot. Un, protams, es nevarēju klusēt, tāpēc, ka bija rezultāti, un es stāstīju arī citiem cilvēkiem, un tā arī citi cilvēki sāka lietot, un arī viņiem bija savi rezultāti. Un līdz ar to es pēc tam sāku arī mācīties un papildināt savas zināšanas, un tāpēc ar to visu gribu dalīties arī ar jums. Un šodien mums ir tāda tēma kā parazīti, kā parazītu programma, bet, lai runātu par programmu, jāzina ir vaininieki. Tas ir parazīti, kāpēc viņi ir un kas viņi tādi ir. Vai tu esi dzirdējis savā dzīvē, kas saka, piemēram, tev viss ir kārtībā, analīzes ir labas, bet patiesībā tu jūti kronisku nogurumu, vēdera pūšanos, galvas sāpes, tieksmi pēc saldumiem vai mīklas izstrādājumiem. Jā. Vīrusi, baktērijas, sēnes, tārpi, vienšūņi var dzīvot mūsu organismā un ilgstoši neizraisīt izteiktas izmaiņas mūsu standarta analīzēs. Vienkāršā valodā runājot, viņi ir pirmie pie galda, viņi āpē to pašu labāko. Viņi iet uz toleti, viņi dzemdē bērnus un dzīvo mūsu organismā savu dzīvi uz mūsu rēķina un daudzus gadus dažādos mūsu orgānos. Daudzas analīzes meklē parazītu oliņas, taču to izdalīšanās var būt neregulāra, tāpēc vienreizējs tests, kad mēs nododam, var nedot pilnu ainu, un dažkārt ir ieteicams to atkārtot, bet vai mēs to darām? Piemēram, nododot fēces, tad tām dažos gadījumos jābūt siltām, bet vai vienmēr tas izdodas? Tāpēc gadās, ka parazītu analīžu rezultāts ir negatīvs, un arī asins aina ir normas robežās, visas analīzes ir normas robežās, bet pašsajūta joprojām nav pārāk laba. Organisms, protams, cenšas nepārtraukti uzturēt iekšējo līdzsvaru. Aknas un nieres ieņem nozīmīgu lomu toksisko vielu izvadīšanā un neutralizēšanā. Un pagājušajā reizē mums bija zūms tieši par toksīnu izvadīšanu un arī par programmu, kas palīdz to izdarīt. Un no šī zūma ļoti daudzi cilvēki ir paņēmuši jau programmas, un viņi lieto. Tātad tas ir pareizais solis. Un tātad viņi iet veselības virzienā. Un tagad es ieslēgšu. Kur pazudās? Tā, man ir jāieslēdz ekrāns, kur man ir ekrāns. Tā,
ar programmu Parashield Plus. Atkal man pazūd kaut kur. Tā. Un mums ir jāatrod tagad programma. Ko viņš man nerāda? Un tā ir, lūk, programma Parashield Plus un Parashield. Ja? Mazliet statistika. Pasaulē vairāk kā 1,5 miljarda cilvēku ir inficēti ar parazītiem. Tas ir gandrīz 20% no planētas iedzīvotājiem. Un ja mēs tā padomājam, tā ir katrs 5. cilvēks. Man liekas, ka tas ir milzīgi daudz. Rēķiniet 4 un 5. ir ar kaut kādiem parazītiem. Sākumā mēs problēmu varam pat nepamanīt, jo, teiksim, tieši tādu izteiktu simptomu parazītiem nav, tikai mūsu pašsajūtas. Un mēs tagad iziesim cauri tām pašsajūtām, kuras jūs varēsiet pamanīt varbūt savā organismā. Slikta pašsajūta, vājums, nogurums. Alerģija, izcitumi uz ādas, klepus, astmas lēkmes. Krākšana vai zobu griešana miegā. Bezmiegs. Samazināta vai paaugstināta apetīte. Slikta dūša. Vemšana bez jebkādas saindēšanās. Nieze anālajā atveres rajonā. Tas noteikti norādīs, ka ir spalīši vai cērnis. Bez jebkādas saslimšanas parādās temperatūra, caurija vai aizcietējumi, svara zudums, ja ir laba apetīte, sāpes muskuļos, locītavās, bez īpašas slodzes, un limfmezglu iekaisums vai to palielināšanās. Praktiski parazīti ir visapkārt. Kur mēs varam tos dabūt, ja? Caur netīru ūdeni dzerot, bērnu laukumiņos, kur bērni spēlējas, virtuvē, uz gaļas dēlīšiem, nenomazgāti dārzeņi, augļi, mājdzīvnieki, sabiedriskajā transportā to viegli ir dabūt, lidojoši kukaiņi, slēdži un durvju rokturi. Tātad, faktiski, mēs jebkurš varam inficēties. Mēs nevaram no tā pasargāties. Un, piemēram, ēšanas paradumi. Ir cilvēki, kas mīl asiņainus steikus, suši, tuncis, siļķe, sālīts speķis, vītinātas zivs un gaļa. Ja? Ceļojumos mēs arī varam tos sastapt. Un dzīvesveids. Piemēram, kaut vai strādājot dārzā. Es šodien arī biju dārzā. Arī pastaigās mēs tos varam dabūt. Kad saslimšanas risks palielinās? Nu, tad, kad mums ir zema imunitāte, traucētas žūtspūšļu funkcijas, vai bojātas zārnu mikroflora, vai kuņģa skābums pazemināts, nepareizs uzturs un fermentu trūkums. Arī tas. Ja mums ir, teiksim, kādas brūces, tad pilnīgi droši tas ir iespējams, ka kaut kāda veida vīrusi, baktērijas vai sēnes, vai kas var iekļūt vieglāk, un pat lūpu kaktiņi, kad ir sasprēgājuši. Ja? Kā parazīti rīkojas cilvēka organismā? Tie iekļūst kā oliņas.
un sāk bojāt audus, piestiprinās pie zarnu sieniņām. Un kā tad tas mums ir pamanāms? Mums parādās vājums, uzbudinātība un noskaņojuma svārstības. Tālāk viņi iekšā sāk vairoties, izšķiļas kāpuri, iekļūst asinsritē. Mums parādās izklaidība un galvas sāpes. Tālāk izplatās pa visu organismu, jo asinis pārnēsā kāpurus un parazīti ieviešas tajos orgānos, kuriem ir ērti būt. Ne jau visos orgānos ir visi parazīti. Un mums parādās, pieņemsim, izsitumi uz ādas, neregulāri izkārnījumi, sāpes vēderā. Tie barojas uz saimnieka rēķina, ko jau es arī iepriekš teicu, un saindē organismu ar savām, kā saka, iet uz toleti, un bērnus dzemdē, un viss notiek. Un mums sāk parādīties alerģijas, infekcijas, bezmiegs, intoksikācija un dažādu orgānu traucējumi. Nu, kādas sekas? Nu, protams, rodas slimības. Šeit es tās nemaz nesaukšu, un tam nav pagaidām nekādas nozīmes. No seniem laikiem jau ir bijuši parazīti, bet cilvēki jau sen ir zinājuši, kā ar tiem cīnīties. Es atceros, ka man arī bērnībā deva ķirbju sēklas un ķiploku. Tā kā cilvēki jau to zināja un vērsās pie dabas. Un arī mēs. Šajā gadījumā šī programma arī ir uz dabas vielām. Un te ir parādītas, kā saka, augu ekstrakti no šādiem augiem, no alfejas, no oregano, melnā rieksta koka, timiāna, ķiplokiem, starp citu no ķiploka augļa un arī no lapām, no pēlašķa, kumelītes, no krustnagliņas. Un lūk, komplekss risinājums no visiem šāda veida augiem salikts. Un ko tad tas dod? Tā ir aizsardzība pret parazītiem, reizē organisma attīrīšana, reizē mikrofloras atjaunošana un arī imunitātes stiprināšana. Šis komplekts Parašīld ir domāts 30 dienām. Tur ir iekšā precīza schēma, kā jālieto. Kādus produktus arī, teiksim, ko jāēd. Viss ir uzrakstīts grāmatiņā. Tur ir iekšā 5 produkti. Par to es pastāstīšu tālāk. Kas ir visi no augu ekstraktiem un minerāļiem un probiotiķiem, viss kompleksi salikts. Tātad tur ir iekšā parafaits, kas neutralizē un izvada parazītus. Tur ir Coral Burdock Root, kas attīra organismu no toksīniem. Kas man te tagad raksta? Nevar pievienoties. Nu, mēģināsim pievienot. Tur ir klāt MSM, tas ir sērs, kas aizsargā pret autoimūnām reakcijām. Tur ir labvēlīgās baktērijas. Un šīm baktērijām ir arī barība klāt, inulīns, superflora tā ir. Un mūsu koralmaina ūdens, kur ir mikro-makro elementi 70, un tas taisa ūdeni sārmainu, kas nepatīk parazītiem. Tātad. Lūk, parafaits. Tur ir 12 prettārpu augu ekstrakti. Tas ir kompleksa pretparastāra iedarbība un palīdz izvadīt toksīnus un veicina arī zarnu gļotādas atjaunošanos. Burdock Root. Tas attīra no toksīniem, uzlabo nieru, aknu un žultspūšļu darbību, izvada toksīnus, samazina iekaisuma procesus kuņģa zarnu traktā un veicina labvēlīgo baktēriju veidošanos. MSM, sērs,
Tātad tas aizsargā pret oksidēšanos stresu, uzlabo locītavu, skrimšļu, ādas, matu un nagu stāvokli, pret visādām alerģijām. Un superflora, kas atjauno derīgās labās baktērijas un uzlabo gremošanu un derīgo vielu uzsūkšanu. Un koralmaini, kā jūs teicu, tātad, ja mums organismā ir sārmaina vide, tad parazītiem tur nepatīk. Ko mums ir jādara? Mums, lai nebūtu visu laiku inficēšanās, mums ir jāveic profilaks. Mazgājam rokas, to jau mēs zinām, labi nomazgājam augļus un dārzeņus. Es varu pastāstīt savu pieredzi, ka es atšķaidu ūdeni ar dabīgas izcelsmes trauku mazgājamo līdzekli un ar to mazgāju dārzeņus un augļus. Ko es pamanu? Ka pieņemsim, mazgājot, teiksim, papriku, noiet tas parafīns tā kā, ja? Paliek pilnīgi tas dārzenis un auglis paliek tīrs, viņš gurks no tīrības. Dzeram kvalitatīvu ūdeni. Ievērojam arī, teiksim, par gaļu un zivs ēdienu apstrādi. Tad labāk viņu apstrādājam vairāk nekā ēdam asiņainu, un es domāju, ka tas var tiešām mums kaitēt. Nepeldamies ūdenstilpēs, kur peldēšana ir aizliegta. Mazgājam rokas pēc mājdzīvnieku glaudīšanas. Un tātad, lūk, komplekts aizsardzībai pret parazītiem. Arī organisma attīrīšanai, arī mikrofloras atjaunošanai un imunitātes stiprināšanai. Tā izskatās šī paka, un te ir uzrakstītas bonusa balles. Ko tas nozīmē? Katram produktam ir punkti, par kuriem pēc tam, sasniedzot vajadzīgo, kā saka, apjomu, mēs saņemam naudas izteiksmē nākošajā mēnesī, par kuru mēs varam iegādāties atkal savukārt produktu. Un šeit ir divas cenas. Mazākā ir mums ar atlaidi, kā mēs jau zinām, un lielākā ir pārdošanas, ko es neesmu darījusi nekad. Es vienmēr cilvēkam piedāvāju šo atlaižu karti. Un mēs vēl parunāsim arī par programmu Parašild Plus. Ko tas nozīmē? Pie šiem 5 produktiem pievienosiet vēl klāt 3 produkti. Un šis Parašild Plus ir kursa ilgums 60 dienas. Bet man ir pieredze arī tāda, kad cilvēki koncentrēti izdzer arī 1 mēneša laikā. Vienkārši vairāk. Ja? Viņš grib ātrāk atbrīvoties. Un tas arī nemaz neko sliktu man personīgi nav nodarījis. Arī precīza lietošanas schēma un 8 produkti. Parafaitam palīgā pievienojas melnais riekstekoks, kas arī palīdz neutralizēt un izvadīt parazītus. Burduks jau mums bija, pievienojas skudru koka mize ar selēnu. Tā ir dabīgā antibiotika, kas palīdz mums atjaunoties organismam no parazītu nodarītajām lietām. MSM jums bija, superflora bija, pievienojas asimilators, kas ir dabīgas izcelsmes ferments, kas palīdz šķelt barību, lai vieglāk uzsūktos, bet arī palīdz šķelt varbūt tādus sabiezējumus, ko jau arī izveidojuši ir parazīti. Tā kā, un koralmaini, tā kā kompleksa pieeja. Un tā, melnais rieksts, tie visi ir izvilkumi un daudz stiprāki nekā būtu
parastas tabletes, ja? Tas viss pastiprina, pretparazītu iedarbību, palīdz normalizēt gremošanas sistēmu, orgānu darbību. Skudru koka mize, tātad mēs jau noskaidrojām, ka tas tiešām palīdz kā dabīgā antibiotika, un viņš labi darbojas arī uz baktērijām un sēnītēm. Un par asimilāto jau arī teicu, tur ir 10 gremošanas fermentu avots, ja? Tātad uzlabo pārtikas uzsūkšanos. Un lūk, tas viss komplektā, tātad katrs komplekts ir sinerģijā savienots, viens papildina otru, ja? Un līdz ar to mēs iegūstam labus rezultātus. Un lūk, atkal ir 2 cenas un bonusu balvas, par kurām jau teicu. Tātad, ja mēs nezinām, kas ir mums par parazītiem, tad labāk ir attīrīties, un es ieteiktu to izdarīt vismaz 2 reizes gadā, kad mēs pavasarī un rudenī iztīram organismu un līdz ar to stiprinam savu imunitāti. Un tagad es izslēgšu ekrānu un varbūt jums ir radušies kādi jautājumi, tad varbūt var arī uzrakstīt vai ieslēgt mikrofonu, bet es vēlos arī vēl pastāstīt savu rezultātu, kas man ir spilgti palicis atmiņā par parazītiem. Tas bija, daudzus gadus atpakaļ, kad manai meitai bija kādi 13 gadi. Un es pamanīju, ka viņa ēdit kā normāli, bet nav attīstības, un vēl viena pazīme bija, ka viņa vasarā klepoja. Un pie manis bija atbraukusi ārste ar diagnostiku, un es viņai palūdzu, lai paskatās, un viņa teica, man uzrāda, ka viņai ir parazīti. Ziniet, tas man toreiz bija šoks, tagad, vairāk par to visu runāt, tagad man liekas nav tik traki, bet toreiz domāju, kā var būt parazīti, dzirdēts jau bija par kaut ko, bet, īsti tādas saprašanas nebija. Un, mēs paņēmām antiparazitāro programmu, toreiz šāda kompleksa pieeja vēl nebija, bet produkti darbojās tiešām tāpat ļoti labi. Un pēc nedēļas bija tā, ka mēs atbraucam mājās, un meita saka, man tur kaut kas karājas, un mēs izvilkām cērmi. Es domāju, ka viņa bija kādi 35 centimetri gara, un pēc pāris dienām izgāja otra. Bērns pārtrauca klepot, sāka attīstīties, un viss kā ar roku noņemts. Tātad tas, ka mūsos var būt parazīti, bet vēl ir jāatcerās, ka tas vienmēr nebūs tikai redzamā veidā. Tas varētu būt arī kādi nelieli parazītiņi, ko mēs varbūt pēcēs nemaz nepamanīsim. Ja? Bet es uzskatu, ka principā labāk profilaksē ir izdarīt nekā visu laiku meklēt analīzēs, vai tur ir, vai tur nav. Tāds ir mans uzskats. Varbūt, ka jums ir savādāk un gribās pārliecināties, bet, kā jau es iepriekš minēju, tur ir īpaši vairākas reizes tad jānodod, lai to vispār atrastu.